Čau visiem! Baigo laiku nav video bijis, jā, kā jau jūs redzat, manā video listītē nekas nenāk klāt. Tikai tām dēļ, ka viss kaut kas jākrāj, vajag sadarīt tādas un šitādas lietas. Nu, šoreiz būs runa par TIG aparātu, ko es nopirku Aļikā. Atnāca ļoti ātri, pat nedēļa, teiksim tā, pagāja. Nu, te viņš arī ir. Tā īsti nemāk nogriezt. Šāds ir, izskatās viņš. 300 eiro maksāja. Viņam klāti, protams, ir MMA, svarka, bet tas ir normāli, nekas traks. Vairāk nekāda pribambas nav, tur daudz vienā viņš nav. Tā Wolframa gali. Tā. Tāds un šitā. Tā, nu labi. Bet tie bija pelēkie. Tā, šitas ir paša tigucītis. Tiga pistola. Nu labi, es tā viņu nosaucu, kā pareizi sauc, nav nejausmas. Ja. Nu, te viņš ir. Manuāls, instrukcijas. Uzreiz nopirku argonu un šādu redaktoru nopirku. Veikalā Mana Tehnika Tukumā. Nāc līdz tādu caurulīti, liekam klāt. Masas vadiņš ir tāds žēlīgs. Nekas, mums tas viss normālāk, nopirkt kabeli un izdarīs. Visi gali salikti, tad jāliek tiga gals. Rokturs jāsariktē. Gals ir salikts. Protams, ka pirmo reizi visu šito dara. Gan jau kaut kāda jautrība būs. Labi, šitos ielikšu atpakaļ rezervas. Slēdzam aparātu iekšā. Gāzes pārdēvē. Vajag 3 mm no 8 līdz 12. Nu, aptuveni man tā ir. Viņam vispār maksimums ir. 200 ampēri šitam ir maksimums. Nu ko, mēģinām kaut ko darīt lietas labā. Te būs jautrība. Nekad nav darījis šitādu lietu. Sākumā gāja diezgan pagriebīgi. Nesapratu, ko darīt. Tagad izrādās uzlikt uz T4, T un uz pulsu. Smuki iet. Kaut kā tā. Vēl ir jāmācās, bet, tīri nevaina.
Nu, te man sanāca šāda šuvīte. Tikko jau vakar šitas jau aizgāja. Sākumā tā. Pašā sākumā vispār bija murgaini. Šitādi visādi brīnumi man te nāca. Viņš kausēja. Tā. Nu, pamēģināsim šitām zemāku frekvenci. Višķi lielāka amperāža. Nu, krietni labāk sanāca. Krietni labāk. Salīdzinoši ar šito. Kaut kā tā. Vēl jāmācās daudz.